Ir pagājusi kārtējā nedēļa. Šodien svētdiena, bet vakar es kaut kur neko nefilmēju. Bet es izāģēju to ailīti, piekrāsoju durvi. Un tad es šito es nokrāsoju detaļu. Un tagad pēdējo vietu sāniņiem nokrāsoju, uzlikti sildītāji. Mums ir, cik mums ir, 5,4 grādi. Jā, lai pažūst, šodien tos pieskrūvēšu un plānā izvilktiem sāniem elektrības vadu visur apkārtē man vajag. Tā vakar vēl es šito pabeidzu, tas te bišķiņ saīsināju šito, lai te ir, jo es te taisīšu laikam plauktiņu tādu, kaut kādās tur dušželējām un šampūniem, lai te var paņemt savādāk, šitā truba bija šitien tieši tā pa vidu. Tagad es viņu zemāk uztaisīju, šitien paliek izurbts. Jā, augšā tur savienoju visu, un, kā es teicu, te otru to ventilāciju. Arī te izurbts. Tur uz āru vēl jāizurb. 50 laikam šoreiz urbšu. Un šitien vēl vienu jāpievieno savādāk. Te vēl viens biezums nāks klāt, 25 mm, un tad, lai viņš te iznāk ārā, lai var pievienoties. Te būs izlietnes skapīts, un tad šitien būs kā reiz ārā. Šito jau ūdeņi gan te jāpievieno, laikam tā vairāk. Savādāk te būs trauķe, ne? Jā. Jā, vakar urbīt nolauzo otro 5 kroņurbim. Tas kāds brīnumiņš. Nekas. Tev jānopērk jaunu. Jā, tāds plāns šodien. Kopā mums tās 10 lampiņas būs. Ārā mums ir jāizlaiž šitā gofra. Šito es nelaidīšu metāli, jo metāls siltumu labāk vada un iespējams kondensāts varbūt var rasties nākot iekšā uz tās trubas, tāpēc plasmas nezinu. Vai tas kaut ko maina, nemaina. Izlaidīšu šitien plasmasa un pēc tam aizies metāli atkal tālāk uz slēdzi. Slēdzis būs tur apakšā, šitien te kaut kur. Jā, slēdzis būs tur, un tad uz turieni, un tad no turienes uz nākošo lampiņu. Viņa tur aiz maliņas ir tā lampiņa. Pēc tam ir vidējā lampa, kaut kur te bija pa vidu. Arī kur apakšiņā ir, tur caurums. Šitien. Tā, nu reku es pieskrūvēju šitos. Tā mums te būs tagad. Tad drusku ņiešķīps tāds uz iekšā aiziet, bet ko darīt tādi dēļi man. Tām fasādes gaismām es tā arī netiku līdz galējam, bet es te bišķiņ sakārtoju šitos vadus. Šitā te, lai te kasti varētu uztaisīt.
sadalnes kasti. Nākamnedēļ brauks elektriķis, tad lai viņš tur cīnās. Un tad es te ievilku galveno kabeli, te pa taisno, jo laikam drusku pa īsas nogriezis viņu, jo vispār te sākumā bija paredzēts elektrības kasti taisīt. Pārliku, jo baigi daudz tur visu kaut kas zem tām trepēm, man liekas, pārāk daudz. Viss kaut kas būs, tāpēc mums būs šiten. Tā es te ievilku pa taisno. Būs labi. Šodien laikam pietiksies. Jābrauc uz Rīgu. Tas atvedām bišķiņ vēl šitās reikas, staķņus. Šiten vajadzēs saskrūvēt. Bet to jau vēlāk drusku. Ar šito beidzot ir pabeigts ārā apgaismojums. Tā, šitien mums ir vadi. Te mums ir vadi. Te arī mums vadi. Beidzot. Nebija tik viegli. Tas izdarāms. Jā. Tāds laiciņš šodien, pēdējā laikā vispār pa brīvdienām maz izdarīts pēdējā laikā. Bet pat cik šonadēļ ir garās brīvdienas, cik garās 3 dienas ir, kurš mums ir kaut kāds 16. novembris. Jā, pēdējā laikā tik ātri darba neiet, kaut kā iekrīt visu laiku. Visu laiku iekrīt kaut kādas citas lietas, kas jādara. Bet mums ir izdarīts tas, ka surprise, surprise! Elektriķis bija ciemos. Un šitāds mums tagad ir. Bija paredzēts šitien vispār, ja jūs tur atcerēties. Bet par cik tas kabelis šitais lielais, es viņu biju pa īsu laikam nozāģējis, nogriezis, tāda sanāca, ka šitien jāliek. Kā ir, tā ir. Jā. Tā, to es izvilku, jā. Un tagad mums ir jāatvelk
no šejienes. Pāris slēdzes būs lielajām gaismām. Gan lustrai, gan parastajām spotu gaismām. No šejienes jāatvelk uz šejienu. Kaut kur būs slēdzes. Tā kā iet augšā, lai var ieslēgt gaismu. Vai tā kā nāk lejā, var ieslēgt gaismu. Nav jāiet cauri visai mājai un jāslēdz uz turieni. Ar to slēdzi. Jā, un vēl tur jāatvalk no turienes vēl viens 2,5 nieks. Un no šejienes vēl jāatvalk viens 2,5 nieks atsevišķi. Jāpievieno. Šitā rinda man ir gaismām viss. Un šitā ir rozetēm. Te bišķi pa daudz salikts, laikam ir. Te vēl daudz vietas, vēl var sakabināt, bet nu tur vēl jāpieslēdz, man liekas, būs vēl šis tas. Tā redzēs. Jā, tad mums pārplūdnieks viens ir. Pārplūdnieks priekš veļas mašīnas. Veļas mašīna, žāvētājs, drēbu žāvētājs, veļas mašīna. Jā, veļas mašīnai vajag tādu saskarās mitrumu kaut kādu, tad viņš izslēdzās uzreiz, lai nav problēmas. Nu jā, tāds laiciņš mums ārā. Kā jau novembrī. Baigā motivācija nav ko darīt. Bet nu, tagad bišķi siltāks šodien. Tāpēc bišķi patīkamā. Pagājušajā nedēļā vispār augsts bija, man liekas, tāds neforši. Kas mums te ir? Aur, suni. No, suni. Nu, izskaidījies. Aur, ko? Jā, un iespējams, ka vēl vajadzētu vēl vienu atvilkt. Kaut kur no turienes skapim elektrību, varbūt drošinātāji. Par cik tie drošinātāji man tur ir daudz. Varētu, jā. Nu, skapim, kas būs atgaismojums kaut kāds. Tā, šodien laikam mēs uztaisīsim, saskrūvēsim šeit statņus un statnis plus 20 mm kaut kur aptuveni. Tāpēc, ka šita nāks 25, tā kokšķiedra, tad statnis 50 mm un te 20. Lai te būtu pa 0, tā kā pēc tam varētu skrūvēt pāri kokšķiedru. Šādi. Šitais plus vēl viens biezumiņš. Droši vien, ka te jāliek aizmugurē. Un pēc tam jau varēs laikam skrūvēt kokšķiedru. Vismaz kaut kādus gabalus, kas man te pārpalikuši no ārpus un no sienām, ne, bet no griestiem, jā. Šitie te. Jā. Kamēr man te pietrūkās kābeļi atkal, kamēr es vēl neesmu nopirkts, tikmēr var šito darīt. Saskrūvēsim, tad jau domās tālāk.
jānozāģē. Tad mēs to plauktiņu taisīsim. Čikts. Tādu. Jā, es domāju, cik augstu. Sanāk, ka mums nemaz nevajag visu zāģēt. Nozāģēsim pusi kaut kur šitā. Pusīti. 50. Tā, šitien arī mēs uztaisīsim skapīti priekš kaut kādiem dolgas papīriem un kaut kādiem līdzekļiem. Jā, tur būs vajadzīgs. Un kokšķiedra. Labāka skaņas izolācija. Šodien laikam pietiksies. Tas būs izdarīts beidzot. Tagad tikai jāsavāc viss. Tāds sīkumiņš.